Rudīgs, un es šodien runāšu par brīvās enerģijas tematu. Tātad šobrīd es meklēju darbu, lai izdzīvot. Es dzīvoju kopā ar savu draudzenu. Es meklēju darbu, lai varētu izdzīvot. Tātad, kas man šeit atveda? Jau 4 gadus es piedalos Latvijas Cietā fizikas institūtā organizētajā konkursā Sauleskals. Tur ir redzami mani modelīši un brīvās enerģijas ideja. Es smēlos simpozijā Jaunpiebalgā, kur Jetīs šeit rāda, kā no plastmasas iegūt degvielu. Pagājušajā gadā es jau uzstājos uz šīs skatuves, es demonstrēju prezentāciju, kā var pašu spēkiem ielaminēt saules paneļus. Šeit ir manas laminētie paneļi, un zem paneļiem ir karts, kur es uztaisīju ar savu tēvu, un viņa apnotavu lādēs no paneļiem. Un Jetīs Jaunpiebalgā šeit rāda arī, kā no ūdens taisīt ūdeņradu, un kā tas viss strādā, un mēs runājām arī par dažām brīvās enerģijas idejām, un man tas tiešām iepatīkās. Tātad saturs drusku par šodienas situāciju, nākotnes iespējām, tālāk sakrālā ģeometrija, tālāk pievērsīšos spolēm, Marko Rodiņa spola un Teslas spola, un beigās arī ierīces ar magnētiem, klājiem ierīces un bedīni ierīces. Tad, kas vispār ir enerģija? Enerģija ir spēks, kas var padarīt darbu. Tā ir vajadzīga, lai pumpētu ūdeni, nodrošinātu transportu, apsildītu mājas, apgaismot ielas, darbinātu serverus, pagatavot ēdienu, nodrošinātu ražošanu. Jebkura mehāniska ierīce patēra enerģiju. Tālāk es demonstrēšu filozofisko espresso šotu no Jason Sale. Tas ir tiešām iedvesmojoši. I'm really excited about Peter Diamandis and Stephen Kotler's new book, Abundance. Right off the bat, they explain this idea that technology is a resource-liberating mechanism, and that scarcity is actually contextual. Something is only scarce until you develop the technology that turns it into something abundant. They introduce this concept of exponential technological progress. And to explain this, they talk about 30 steps. You take 30 linear steps, 1, 2, 3, 4, 5. 30 steps later, you're at 30. If you take 30 exponential steps, 2, 4, 8, 16, 30 steps later, you're at 1 billion. That's the reason that the cell phone in your pocket today is 1 million times cheaper, 1 million times smaller, and 1,000 times more powerful than a $60 million supercomputer was in the 1960s. That's a billion-fold increase in price and performance and miniaturization. You know, a young person with a cell phone in Africa today has access to better communications technology than the US president did 25 years ago. So it's this concept of exponential growth, right? And then you have the rising billion around the world, people coming online for the first time, buying smartphones, joining the global conversation. You have a new generation of techno-philanthropists, you know, people that have made billions of dollars in the information age. They have the resources of nation states. They want to transform the world. You have DIY innovators, you know, leveraging emerging technologies to impact the world in a positive way. And so the book ends up being kind of a really optimistic take on a possible path that we can take. We can leverage these emerging technologies that are evolving exponentially, and we can transform the world. It's up to us, and abundance shows us how. Jasons šajā video stāsta par tehnoloģisku eksponenciālu progresu, un tas ir iemesls, kāpēc telefons tavā kabatā šodien ir miljons reižu lētāks, miljons reižu mazāks un 1000 reižu jaudīgāks par $60 miljonu superdatoru 60. gados. Un tad ir šis eksponenciālais tehnoloģija progress, un mēs varam paņemt šīs tehnoloģijas, kas jau ir eksponenciālā progresā, un lietot tās, lai pārveidot pasauli pozitīvā veidā. Tā ir galvenā ideja, un tātad nākotnes tehnoloģija, ko es vēlos attīstīt, ir ierīces, kas ražo enerģiju, motori, kas griežas enerģijas pieslēgumu, dzinēji, kas darbojas bez degvielas, baterijas, kas nekad nav jālādē, ierīces, kas dod vairāk enerģiju nekā patērē, sildītājs pults, kas sild un apgaismo mūžīgi. Es tam ticu. Un man mērķi ir būt kopā ar sabiedrību un iemācīt cilvēkiem brīvās enerģijas ierīču darbību un uzbūvi, lai katrs individuāli varētu izveidot ierīci, kas nodrošinātu viņu ģimeni ar vajadzīgo enerģiju. Un mans personīgais
Galīgais mērķis ir uztaisīt siltumnīcu, kurā augs augļi visu gadu Latvijas apstākļos. Tur būs apgaismojums un apkure, un enerģija tam nodrošinās kvadrātmetrs saules paneļi. Augļi cilvēkam dod enerģiju un stiprina imunitāti. Tālāk pievērsīsimies idejas ceļam sakrālajā ģeometrijā. Šeit jūs redzat pirmo formu. Tā ir sēkliņa. Tā ir veidota kopā no 7 apļiem. Šeit ir pirmā sfēra un tālāk apkārt vēl 6 apļi. Interesanti ir tas, ka šī te apļu struktūra, kas ir uzzīmēta, ar viņas palīdzību perfekti var uzrasēt šādu te formu, kurā viss šķautnes ir vienādi garumi. Internetā es meklēju tulkojumu un atradu kādu latviešu, kas varētu sauktos vektoru līdzsvars, jo no katras virsotnes līdz centram vidū ir vienāds attālums, un tur ir 12 virsotnes, kas balansējās vidū. Un idejas ceļš tad. Šī ir tikai sēkliņa pašai idejai. Tie ir tikai daži neironi, daži vārdi, dažas lietas. Tālāk no tā viss izaug koks. Koks jau piesaist vairāk idejas, vairāk cilvēkus un attīstās. Attīstās, tad izaug par ziedu. Tas ir kaut kas skaists, tajā ļoti daudz zināšanas, daudz informācijas un pietiekami daudz informācijas, lai mēs tālāk šo ziedu paplašinātu un virzītu tālāk uz augli. Auglis jau ir reāli cilvēki, kas var īstenot šo ideju. Reāli instrumenti un reāls izaivielas, kuras apvienojot, var iegūt rezultātu. Šeit ir Medatrona kups. Šajā kupā iekšā var atrast telpiskas formas, kurām visas šķautnes pieskarās sfēras malē. Tas ir 4 skaldnes, 6 skaldnes, 8 skaldnes. Un pat šī interesantā figūra, kuru es esmu izcēlis tur iekšā. Es esmu dzirdējis, ka šī figūra ir atslēgusi brīvo enerģiju. Un tālāk, kad mums ir gatavs produkts, tas ieiet atpakaļ sistēmā. Un sistēma jau ir kā sēkliņa nākamajām idejām. Tālāk ir vēl viens filozofiskais espresso shots. You know, I love this idea of radical free exchange of information, free flow of ideas, creating spaces in which ideas can have sex, as Matt Ridley talks about. This is huge because it turns out that ideas are just as real as the neurons they inhabit, as James Clayton tells us. And a new kingdom rises above the biosphere. Denizens of this kingdom are ideas, because ideas have retained some of the properties of organisms, it turns out. They leap from brain to brain. They compete for the limited resources of our attention. They have interactivity. They have spreading power. They are what Richard Dawkins calls the new replicators, born from the primordial soup of human culture. Their vector of transmission is language and electronic communication. Though ideas are not made of nucleic acid, they have achieved more evolutionary change, and at a rate that leaves the old gene panting far behind. You know, Ray Kurzweil says our ability to create virtual models in our heads, combined with our modest level thumbs, was sufficient to usher in the secondary force of evolution called technology, and it will continue until the entire universe is at our fingertips. This is unbelievable stuff. It speaks to the telescopic nature of evolutionary change. More change in the last 100 years than in the last billion years. Terence McKenna actually wrote, the moment that human beings invented language, biological evolution essentially ceased, and evolution became a cultural epigenetic phenomenon. Now, we take in matter of low organization, we put it through our mental filters, and we extrude it in the form of space shuttles and iPhones. You know, the Imaginary Foundation tells us that what imagination does is it allows us to conceive of delightful future possibilities, pick the most amazing one, and pull the present forward to meet it. You know, imagine how impoverished this world would have been if we hadn't invented the technology of the oil painting in time for Van Gogh, or the technology of the musical instrument in time for Beethoven and Mozart to unfurl through it, you know, with the revolutions in biotechnology, nanotechnology, and the free exchange of
innovation is allowing us to conceive of radical new things. Freeman Dyson says in the future, new generation of artists will be writing genomes with fluency that Blake and Byron wrote verses. What is great in man, said Nietzsche, is that he is a bridge and not an end. You know, we're on a trajectory smack in the middle between the born and the made, wrote Kevin Kelly. And so radical openness, it's huge. It's a universe of possibility. It's gray infused by color. It's the invisible revealed. It's the mundane blown away by awe. We need to cultivate radical openness as a way of participating in accelerating evolution. Wow. Šajā video Jasons stāsta par idejām, kad idejas ir tikpat īstas kā neirons smadzenēs. Un kāpēc mēs šeit visi esam? Lai mēs dalītos savās idejās un pieredzē, lai no idejām mēs izveidot jaunu biosfēru virs zemes, kur idejas atdzīvojas, tās iet no smadzenēs un inficēt tās. Mēs varam radīt virtuālos modeļus mūsu galvās, kas apvienojumā ar prasmīgām rokām ir pietiekami, lai mēs dotos tālāk tehnoloģija attīstībā. Mēs varam izvēlēties iespaidīgāko nākotni un ļaut pagātnē īstenot to. Un kopā mēs varam pātrināt un piedalīties evolūcijā. Un man ir tiešām liels gods būt ar jums kopā šajā mirklī. Tālāk fragments no filmas Try, kur arī ir stāstīts par ģeometriju. Šeit jūs redzat trīsdimensionālu formu, saukt par vektoru līdzsvaru. Tā lauks, kas sastāv no pirmā forma apkārt šo enerģijas struktūrai ir tors. Tad mēs izplašamies nākamajā līmenī, kur kopā ir 64 četrskaļņu piramīdas. Ja mēs uzliekam uz sfērai apkārt, uzliekam piramīdām apkārt sfēras un tad noņemam piramīdas, mēs nonākam pie matricas. Tieši šī paša ģeometrija ir atrasta arī Ēģiptes tempļos pirms 1000 gadu. Tas ir iededzināts uz sienas. Tagad ceļojam pāri kontinentiem uz Ķīnu, kur šī paša ģeometrija izpaužas nozīmīgā celtnē. Šie ir zinību sargi. Zem to ķepas atkal ir šī paša ģeometrija ar 64 enerģijas vienībām. Bet tā tiešām varētu būt tikai sakritība, kad tas parādās nesaistītās vietās uz pasaules. Šeit ir dzīvības koks, kas atkal veido šo pašu struktūru ar 64 enerģijas vienībām. Šeit ir iņ-jaņ, ķīniešu gudrības sistēma. Tā sastāv no 64 heksagramām. Katra heksagrama sastāv no 6 līnijām, nepārtrauktām un pārtrauktām, kuras kopā veido 4-skaļņu kristālu. Un kopā tās veido struktūru no 64. Tāpat ģeometrija atrast arī Turcijā un Indijā 16. gadsimtā. Apkārt pasaulē parādās šie labības apli. Tas ir kā skaists glezns ar perfektu ģeometriju. Tas taisīts neatkārtojumā veidā, parādās visapkārt pasaulē, 40 valstīs, visvairāk Anglijā. Vieta labības lauka ir elektriski uzlādēta. Un tajās vietās atrod arī savādas magnetiskās daļiņas. Un gadiem pēc gadiem šīs gleznas parādās.
tas varētu nozīmēt? Šeit ir divdimensionāls labības lauka aplis un trīsdimensionāls tors, kas demonstrē enerģijas plūsmu ap to. Iepriekšējais aplis bija vislielākais un radies naktī, kad bija lietus. Visu nakti. Šeit arī forma, ko es rādīju sēkliņā, vektora līdzsvars. Un šeit arī sistēma ar 64 enerģijas vienībām. Un no tā visa es secināju, ka šīs formas raksturo enerģijas kustību kosmosā. Tā ir visam radītā enerģija, kas der uz dzīvību dabai, arī mums. Un ģeometrija ir universāla, ar to var izskaidrot un rast atbildes. Tālāk iepazīsimies drusku ar kvantu reizrēķinu. Piemēram, skaitļi 5x3 ir 15. Kad mēs gribam iegūt kvantu skaitli, mēs ņemam katrs skaitlis atsevišķi. 1 plus 5 ir 6. Un tādējādi reizrēķins ar trīnieku izveidot skaitļu virkni 369, 369, 369. Vai blakus ir tāds pats reizrēķins ar 9, kur kvantu skaitlī vienmēr iznākums būs 9. Tālāk mēs paskatīsimies, kā radusies šīs pola. Tātad šeit ir Fibonacci skaitļu virkne. Mēs paņemam katru 4. numuru un dalām ar 3. Tā, šeit mums parādās 48, tur vajag pāriet uz kvantu skaitļiem, ir 3. Tālāk šī te virkne iet, un tā izveido 18 skaitļu virkni. Šeit ir vieta, kur skaitļi atkārtojas. Tātad skaitļi virkni 1, 7, 3, 5, 5, 3, 7. Un tādā veidā uz priekšu. Šo skaitļu virkni iespējams iegūt arī dalot ar 3. Dalot katru 12. skaitli un katru 20. skaitli. Tālāk šos skaitļus mēs ievietojam matricā. Tā, matrica lēnām tiek aizpildīta ar skaitļiem. Ja mēs ņemam kvadrātu, tad šo skaitļu summa vienmēr būs 9. Šeit uz priekšu iet dubultošanās skaitļu virkni 1, 2, 4, 8, 7, 5 un atkal 1. Un šajā vietā viņi iet pretējā virzienā uz leju. Šeit ir dalīšanās ar 2 virkni, kas arī ir 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1. Tā paša virkne, kas dubultojoties, tikai iet uz pretējo pusi. Starp šīm skaitļu virknēm izveidojas šeit ar sarkaniem izcelt rindiņu, kur ir 3, 9, 6, 6, 9, 3. Mēs piešķiram polaritāti katram skaitlim, viena rīna pozitīvu, nākamā negatīvu.
uztaisam no šīs skaitļu matricas cauruli un savienojam tā galus kopā. Iegūstam Rodina spoles ģeometriju. Šeit ir spole no vienas matricas, šeit no divām matricām. Un tās skaidri ceļš parādā virzienu, kā uz spoles ir tikt var. Tātad šeit ir mana versija par Rodina spolu, ko ir pirmo uztiņu. Pa perimetru ir 36 punkti. Es mēģināju noskaidrot, ko var izdarīt ar šo spolu. Tātad, es gribēju noskaidrot, kas ir labāks? Rodina spola vai cilindriskā spola? Man nemainīgie lielumi ir vada garums, vada šķērsgriezums, spolas augstums. Un mainīgie lielumi spolas tīšanas ģeometrija. Es uztīju divas spolas ar vienādiem vada garumiem un vienādu augstumu. Šeit ir mana cilindriskā spola un tur ir Rodina spola. Šajā eksperimentā es mēru, cik daudz enerģijas patērē spola un cik lielu magnētisko lauku tā rada. Un magnētisko laukus nomērīja ar miedarbību uz pastāvīgo magnētu, kurš spiež uz svariem. Un tādēļ es ar svariem noteicu, cik liels magnētiskais lauks ir. Šeit ir Rodina spola nostiprinātā virs magnētiem. Nākamajā mēģinājumā es pārbaudīju, kā šīs spolas uzņem jaudu no mainīga magnētiskā lauka. Lai panāktu mainīgu magnētisko lauku, šeit ir motoriņš ar pastāvīgiem magnētiem galā, kurus es turēju virs spolas un veicu mērījumus. Un pēdējā mēģinājumā es pētīju, kā spolas uzņem spriegumu no lokizlādes. Tātad mani rezultāti. Cilindriskā spola dod 6,29 gramus uz patērēto vatu. Rodina spola tikai 2,58 gramus uz patērēto vatu. Tas ir 41% no tā, ko spēja cilindriskā spola. Tālāk tests ar rotējošu magnētu cilindriskā spola dod 0,75 vatu. Tāpat laikā Rodina spola tikai 0,13 vatu, kas ir 17% no tā, ko spēja cilindriskā spola. Tālāk ir tests ar sprieguma atpakaļ sitienu savākšanu no impulsējušas līdzstrēvas ar frekvenci 30 kHz. Cilindriskā spola atdeva 19% enerģijas no ievadītās enerģijas, un Rodina spola atdod tikai 13% no enerģijas, kas tika ievadīta. Tas ir 68%. Tas ir augstākais rādītājs salīdzinot ar cilindrisko spolu. Un tālāk tests ar augstspriegumu uzņemšanu no lokizlādes. Cilindriskā spola uzņem spriegumu gan no līdzstrēvas, gan mainstrēvas, un Rodina spola uzņem spriegumu tikai no līdzstrēvas. Tālāk mani secinājumi ir, ka cilindriskā spola uzrāda augstākus rezultātus visos testos, jo Rodina spolē magnētiskais lauks ir ļoti izkliedēts. Rodina spolē spēcīgāks magnētiskais lauks ir centrā, un Rodina spola uzņem spriegumu tikai no līdzstrēvas lokizlādes. Es redzēju YouTube, kā tiek demonstrēts, ka šis jauneklis Daniels Ņunes demonstrē, ka viņš no patērētās jaudas var barot 8 diodus, patiesībā caur spolu baro 98 diodus. Un es mēģināju atkārtot šo eksperimentu. Viņš skaidro, ka enerģijas avots ir no diviem pretējā virzienā rotējošiem magnētiskiem laukiem. Es izgatavoju rāmjus, kurus izgriezu no ģetināpes uz ūdens. Tālāk rāmjus saliekā puzlīt un līmē kopā. Šeit ir gatavs rāmis. Un te jau ir uztīta arī vādi. Uz spolas ir tīti 24 vādi, kas savērti kopā, un pēc tam izvados galos ir savienot virknē. Šeit ir visi izvadi, kas ir savienot virknē.
es izmēģināju eksperimentu, kā viņš to demonstrēja, un tas tiešām strādāja. Un šeit arī schēmas un mērījumi. Pēc tā, ko viņš demonstrēja, man sanāk, ka ievadītā strāva 0,37 ampēri, izejas strāva 0,48 ampēri. Ieejas spriegums 41 volts, izejā 455 volts. Jā, šie rezultāti sakrīt ar to, ko viņš demonstrē, taču es sapratu, ka šie mērījumi ir aplami, tie melo. Jo kopā izejas jauda ir 218 vati, bet man diožu jauda ir tikai 90 vati maksimāli. Un, lai pārliecinātos par to, es veicu vēl dažus mērījumus. Šeit augšā pašā pirmajā schēmā ir redzams, ka no mainstrāvas tīkls diods tiek barots caur taisngriezi, diods patērē 46 vatus, un atdotā gaisma ir 1580 luksi. Taču iepriekšējā gadījumā atdotā gaisma ir tikai 500 luksi. Lai nonāktu tuvāk patiesībai, šeit es veicu arī trešo mērījumu, kur pēc spoles es pieslēdzu arī taisngriezu un veicu līdzstrāvas mērījumus. Te jau saka vairāk patiesības, jo izejas jauda ir 7,3 vati un atdod 520 luks gaismas. Kā viņš demonstrēja to ar parastiem multimetriem, tomēr to nevar izmērīt, ka tur darbojas sarežģīti elektriski procesi. Tā, viena no pirmajām ierīcēm, ko es uztaisīju, ir Teslas spola. Šeit jūs redzat slēgumu. Primārā rezonanses kontrole un sekundārā rezonanses kontrole. Abām jābūt noskaņotām vienādā frekvencē, lai tās darbotos. Tā, šeit ir mans augstsprieguma kondensators primārai pusē. Tas izgatavots no alumīnija folijas klājumiem un no logu stikla izolatoros. Tas strādāja ļoti labi. Šeit jūs redzat diezgan švaki. Zibens, kā izlādējās gaisā. Izejas spriegums man sanāca aptuveni uz 100 kilovoltiem. Es guvu labu pieredzi ar elektroniku šajā projektā. Šeit uz Teslas spoles gala ir uzliktā nātrija lampa, tajā iet zibeņi un tur ir zaļganīgi gaisma iekšā. Un šeit ir uzlikts lineāls, lai mērītu zibeņu garumu. Tā, līdzīgi principi darbojas arī Don Smith ierīcēs. Šeit jūs redzat viņa ierīces fotogrāfijā. Tātad, pēc viņa stāstītā, enerģijas avots ir elektronu starojuma enerģija, kas izpaužās kā elektriskā enerģija, gravitācijas enerģija, magnētiskā enerģija, gaisma un siltums. Vajadzīgs panākt, lai pa vadu plūst vilnis, šīs vilnis, un atstarotais vilnis ir pretfāzē, un tad summārie viļņi būs enerģijas avots. Šeit ir spoles ģeometrija, kā tā jāuzkonstruē, lai tas strādātu. Uz labo pusi griežas voltāžas elektronu, uz kreiso pusi griežas elektronu, kas dod strāvu, un pa vidu ir spola, kas iesvārs to primārā spolu. Un šeit ir schēma, kā tas tiek salikts kopā. Te ir primārā pusi tiek darbināta no neona lampa, barošanas bloku, tad dzirkstaļsprauga, kondensators, spole, un te ir tās divas spoles, šī dod spriegums, šī strāva, un tad tas tiek savākts ar diodēm kopā šeit augšā pozitīvajā. Un šeit ir grāmatā dot arī schēma pašdarbībai. Ļoti daudz tur bija stāstīts par to, ka šai spolē L1 vajag būt 4 reizes mazākai kā šai spolē L2. To es arī centos ievērot.
šeit ir pirmā spolīte, ko es uztinu. Tā, te viņi ir pieslēgti jau rezonanses kontūrai. Un izējā man ir maz dzirkstelīte. Šeit. Te ir kondensatori. Primārās puses dzirkstēts pieaug televīzijas transformatoriņš. Un te arī ir tā spolīte. Jā. Es mēģināju izgatavot arī vēl vienu līdzīgu spolu ar rodiņas spolas ģeometriju. Tā jau ir daudz sarežģītāka šādi te ar zvaigznes veidu tinumiem, bet šī strādā vēl sliktāk. Tā, šeit ir rasējumi lielajām spolēm. Tātad, lai nodrošinātu vienādu attālumu starp kailiem vadiem, tīšanas procesā, starp tiem es uztinu vēl vienu vadu un pēc tam līmējot klāt kailos vadus pie stikla auduma lentas. Šeit ir tās stikla auduma lentas, viņas pamazām līmē klāt un laižu vaļā oranžo vadu. Tā, šeit ir mana pirmā spola, ko es uztinu, un šeit mana otrā spola. Un ar ko viņas īsti atšķirās? Šai spolai, šī ir otrā spoliņa. Primārās puses vadu garums ir 1/4 no puses spolas sekundārai pusē, un otrai spolai primārās spolas vadu garums ir 1/4 no kopējā vadu garuma. Es izmēģināju abus variantus. Šeit ir schēma, kā es to saliktu kopā. Šeit ir primārās puses rezonanses kontūra, un šeit sekundārās puses rezonanses kontūra viduspunktā piestāja uz zemējumu. Tālāk šeit ir divām diodēm savāc pozitīvo uz kondensatoru. Kondensators uzlādējās līdz 1300 voltiem. Jā, šeit ir schēmas, kas ir saslēgts kopā. Tālāk. Es atkārtoju arī Tomas Tavagoru piramīdu, jo viena no pirmajām ierīcēm, ko es uztaisīju, bija piramīda, kas ir konstruēta no vara caurulēm. Ievietojot iekšā spolas, kā to demonstrē Tomas, taču nekas tur nesanāks. Tā. Tālāk pie magnētu sistēmām. Grāmatā es ieraudzīju šādu te magnētu rāmju sistēmu, kur demonstrē, ka pulsējoši līdzstrāja laiž ārā caur rāmim ar magnētu lielāk izaidnāk ārā. Tā, un te ir arī demonstrēts, kā tas varētu izskatīties dzīvē. Tā. Es arī mēģināju kaut ko līdzīgi atkārtot. Šeit man ir flyback barošanas bloks, tālāk uz ferīta sergas transformatori. Šeit bloks pilks magnētiņš un augšā aktīvā pretestība ar osciloskopu pievadiem. Tātad bez magnēta izejā šāds signāls, un ar magnētu frekvence paaugstinās 2 reizes, taču nekāda papildus enerģija nenāk klāt. Līdzīgs ierīces ir taisījis arī Flyens. Viņam ir magnēta motors un magnētiskais rāmis. Viņa magnētiskajā rāmī šī te baltā ir dzelzs serde, tālāk ir 2 magnēti ar ziemeļpoliem uz augšu. Šīs 2 spolas ir piedzīšanas spolas, tās tiek izmantotas, lai kontrolētu magnētisko lauku, kāds plūst serdē, un malās ir slodzes spolas, kur tiek noņemts slodzes. Un šeit ir 2 diagrammas, ka šajā gadījumā visa magnēta plūsma iet ar šo pusi, un otrā gadījumā visa magnēta plūsma iet otru pusi. Un tas tiek vadīts ar mājstrādu. Šeit ir slēgums, kā tas varētu tikt realizēts, bet es līdz tam netiku nemaz, jo sapratu, ka tas diezko labi nestrādā. Šeit ir mana versija, šeit ir no resna vada tītas slodzes spolas, un te ir tievāku vadu
piedzīšanas spols, un šeit ir neodīma magnēti iekšā. Kad slodze nav, var just, kad magnēts sērda saķēdējās. Bet, kad pieliek slodzi, magnēts sērda atkrīt un vairs nesaķēdējās. Un, ja saliek kopā, tad viņi strādā kā parasts transformators. Tie magnēti neko papildus nedod šādā izpildījumā. Tā, es uztaisīju arī magnētu motoru. Magnētu motors sastāv no rotordiska pašā augšā, tālāk ir stators, kā pastāvīgais magnēts ar spolītēm virsū. Zem statora otrā pusē ir gaismas diols, kas spīd caur rotējušam diskam uz fototranzistoriem. Un šeit ir divas rielas, kas atbilst magnētiem, caur kurām spīd gaisma. Un griezes moments rodas no tā, ka šeit ir ieslēgts spolīts ar pretēju magnētisko lauku kā statora magnētos. Un tās pagrūž rotoru magnētu tālāk, un rotoru magnēts pievelkās šajā vietā pie statora magnētiem. Tā, šeit ir schēma, kā tas var tikt realizēts, kad ar optisko tranzistoru palaiž nākamo tranzistoru, kas jau ieslēdz spoles. Šeit ir pirmais prototips, ko es uztaisīju, taču bija dažas mehāniskas neprecizitātes un rotors ieķerās. Viņš grūti griežās. Tālāk es taisīju nākamo motoru. Šeit ir statora plāksnes. Šīs ir gala plāksnes, tur stiprināta gultņa iekšā, un šī ir vidus plāksnes, kur ir magnēti stiprināti iekšā. Šeit jūs redzat rotoru. Tam pa vidu jau ir stiprināta dzelzs rumba, uz kuras pieskrūvēts finieru disks, un tajā ielīmēt neodīmī magnēti. Šeit ir spolītes, kuras uztaisīja priekš motoru. Tā rāms izgatavots no stikla plasta, un spolītes iekšējais diametrs ir vienāds ar rotoru magnētu ārējo diametru. Tā, lai spolītes turētos stabili, es tās ielēju līmē. Augšā ir gatavs spolītes, tālāk ir stators un divi rotori. Šeit jau detaļas ir gatavas salikšanai. Tas ir veids, kā to visu liek kopā, kad uz statora diska ir spolītes, tālāk pretī spolītēm rotors, un atkal spolītes, magnēts, un tā tas aiziet. Šis ir motors ar diviem rotoriem. Te ir tā, kā tas izskatās dzīvē. Šis ir izslēgts motors, un joprojām varat redzēt, kā as brīvi negriežās, tā ieķerās dažās vietās. Ideja ir tāda, ka komutācijas strāva šim motoram vienmēr būs vienāda. Mans motors patērē 10 vatus. Un tas nav atkarīgs no apgrieziena skaita, ar kādu griežās motors. Es domāju, ka ir iespējams panākt pietiekami augsts apgrieziens, lai šī sistēma būtu efektīva. Tā, tālāk ir arī Bedini ierīces, pulsējušais spārrats un monopola motors. Es ieraudzīju schēmu no Free Energy Info grāmatas, kur tiek demonstrēts, ka no baterijas palaijuši pulsējuši schēmu, kas baro motoru, motors griežuši spārratu, un te ir ģenerators, kas caur zilajām bultiņām baro atpakaļ bateriju. Tā, spārratu es taisīju no ūdensizturīgā finiera, lai tas būtu pietiekami precīzs. Es to izgriezu ar ūdens strūklu. Ģenerators, jūs redzat, šeit ir no veļas mašīnas. Un otrā pusē ir mazs līdzstraules motors. Bet ar šī motora jauda tomēr nepietiek, lai iegrieztu lielo spārratu. Un Bedini grāmatā ir pavisam cits schēma, kur ir tikai komutators, kas vienā brīdī paņem enerģiju no baterijas, lai iegrieztu spārratu, un otrā brīdī piestāst bateriju ģeneratoram, lai to lādētu. Es uztaisīju arī šādu sistēmu, mazu modelīti, bet
tā tomēr nestrādāja. Tā. Es taisīju arī Bedini monopolu motoru, kuram uz rotoru izvietoti magnēti ar ziemeļpoliem ārpusē. Magnēti kustās garām nekustīgām spolēm, šeit ir spola. Kad rotors ir drusku iegriezts un tas kustās garām spolē, tas vienā tinumā inducē strāvu un ieslēdz tranzistoru. Tranzistors ieslēdz atkal nākamo tinumu un atpakaļējošais impulss tiek novadīts uz lādējamo bateriju. Pēc manas saprašanas enerģijas avots varētu būt, kad spolē pievada spriegumu brīdī 1, tajā plūstošā strāva rada magnētisko lauku, nākamajā mirklī 2, kad spolē atvieno spriegumu, magnētiskā lauka enerģija ieiet atpakaļ spolē un izpaužas kā spriegums. Garām ejošais magnēts uz rotoru ir uzlādējis spolas sērti un tajā ir paliekošā magnetizācija. Mirklī 2 spola uzņem savu magnētisko lauku un sērtē paliekošo magnetizāciju. Tā. Šeit ir pirmais motors, ko es uztaisīju ar lieliem magnētiem, ar lielu rotoru, bet es saskāros ar problēmām, kad spolas patērē ļoti liels strāvs un rotors metās, tāpēc es uztaisīju arī mazāku modelīti. Šis jau ļoti labi darbojās. Šeit viņš ir redzams darbībā. Ar baterijas es lādēt nemēģināju, jo man nav tāds baterijas. Jā, pie reālajiem mērījumiem ar viņas nenonāca. Un tālāk, mani secinājumi no visu šī, ko es esmu darījis. Daļa no ierīcēm, kuras rāda YouTube un raksta grāmatās, tikai tērē enerģiju un nedod neko papildus. Bieži publiski demonstrē kļūdains mērījumus, kad tas bija gadījumā Rodina skola. Informācija dažādos avotos par vienu ierīci atšķiras, tad jāmeklē vecākais. Un publiski nav pieejama pilnīga informācija, lai sekmīgi atkārtot kādu no ierīcēm. Tādēļ visi noslēpumi jāatklāj pašu spēkiem. Un varbūt jautāsiet, kāpēc es joprojām tam ticu? Es tam ticu tāpēc, ka es stāstīju, ko es daru kādam vecam vīram, un viņš teica, ka tas ir 7. pasaules brīnums, kad liela krāsnes dod siltumu, un tā ņem enerģiju tikai no vienas svecītes. Tie ir tikai nezināmi, dabiski procesi, kurus mēs varam atklāt. Paldies par uzmanību. Kāds ir jūsu idejas? Ir kādi jautājumi, ja mēs varētu pēc tam pauzē vēl pārunāt? Es varbūt gribētu